Līdzīgs jautājums, ka Jānim to laikam gan nedzirdēju. Es neesmu. Bet tas kopējais beigu jautājums bija, vai Latvijas izlases spīdis vēl ir priekšā, vai tas vēl nav sasniegts. Kā tu atbildētu, ka mūsu labākā forma vēl ir priekšā? Es domāju, ka tas, kā ejam spēli no spēles, tad noteikti uzlabojumi ir ar katru spēli redzam. Es domāju, ka es ceru, ka tā dinamika tā arī turpināsies, ka vislabākais vēl tiešām priekšā. Kā komandai un tev atjaunoties pēc tādas Serbijas spēles un vispār 2 spēles 2 dienās? Zini kā, man liekas, tā spēle, tās emocijas bija tik augsts un tik tādas spēcīgas, ja, kad tas nogurums nekrājās, man liekas, tik ļoti. Arī šodien tāpēc bija tāds savā ziņā easy treniņš, bet arī visi džeki tāds, likās, ka būs daudz sliktāk pēc 2 spēlēm, kuras 2 bija ļoti, ļoti smagas spēles, 2 vakars pēc kārtas, bet jā, man liekas, tas kopējais fons, tās emocijas padara vieglāk to procesu. Jā, redz, mūs jau pašās beigās tikai ielaiž iekšā, tas treniņš tiešām pavisam viegls bija šodien? Jā, bija atjaunošanās, iekustēšanās, tad daļa, kam vajadzēja svariņus, bija svaros zālē, tad 5-0 izgājām savas sadarbības bišķiņu pretinieks, un kam vajadzēja, tas palika beigās bišķiņu uzmētā, tā kā vakar bija bišķiņu vieglāka spēle, tā teikt, tad bišķiņu, lai dabūtu to ritmiņu. Jā, Portugāles komanda, ko tu vari pastāstīt? Ko treneri rādīja, kā pret viņiem jāspēlē? Ja tomēr pārbaudas spēlē, redz, viņi Spāņus ir uzvarējuši. Jā, tā pašā laikā zaudēja Spānijas 2. izlasē. Tā kā, tas, es domāju, ka arī liecina par to, ka nezinu, ko no viņiem sagaidīt, ja katrā dienā, tāpēc jābūt gataviem uz visu. Šodien pieskārāmies video, viņiem ir labs rimprotektors, kas aizsargā grozu, jāmēģina viņu vairāk tomēr dabūt ārā ar to, ka mums ir labi kustīgi garie, dabūt viņu ārā, lai tā apakš paliek brīvāk, un tad jau mums mazie ir, kas var tā izsist cauri un tikt līdz tajā apakšā. Naturalizētais spēlētājs, viņam arī pievērsāt uzmanību? Mēs atsevišķi spēlētājs vēl neesam, kad skatījāmies tādu komandas kopējo bildi, bet viņam piesver, jā, viņš ir super agresīvs aizsardzībā, pārķer bumbas, un noteikti, ka viņš būs tas, kurš seks kādu no mūsu mazajiem veidotājiem, ja, tad uz to noteikti jābūt gataviem. Ja mēs salīdzinām ar situāciju pasaules kausā, tur jau no pirmās spēles praktiski lidojām. Šeit varbūt tas sākums nav tāds turnīram kā ar nazi pa sviestu. Tev kā komandas kapteinim tas kaut kā pamaina tavu lomu ģērbtuvē un liek, pateikt varbūt kāds skarbāks vārds vai vispār būt vokālākam. Kā tu to redz no savām pozīcijām? Godīgi, baigi nekas nav jāmaina. Visi džeki, visi saprot, mums bija šausmīga spēle pret Turciju, un tad nevienam nekas atsevišķi nav jārāda, jāpaskaidro. Plus vēl mums bija pēc Turcijas spēles tāds diezgan, es teikšu, skarbs, bet patiesas video, ja, kur mēs tiešām visi redzējām, kā melns uz balta, cik mēs tiešām slikti izskatījāmies, un tas varbūt bija arī tas grūdienis, kas vajadzēs. Kaut kādā savā ziņā var vilkt varbūt paralēls ar to pasaules kausu, jo tomēr mēs pirms kausa Lietuvai zaudējām bezcerīgi, ja. Un turbūt tas grafiks bija savā ziņā labāks, jo uzreiz mums pirmā spēle bija pret Libānu. Mēs pārbraucām pāri un mēs ieguvām arī to pārliecību gan metienos, gan visā pārējā. Un tad no tā brīža sākām iet uz augšu. Šajā reizē, es gribētu domāt, ka tā spēle pret Igauniju, ko beigās tiešām izmocījām, varbūt varētu kalpot kā tāds pagrieziena punkts, lai mēs iet uz augšu. Es vēlreiz atsaukšos uz pasaules kausu. Tur tomēr, Libāna pirmā spēle, bet pēc tam 2 basketbola lielvalstis, 2 grandi, tāpat arī otrajā grupu turnīrā. Tu varbūt notraumējies un nespēlēji, bet tik un tā esam drusku citās pozīcijās šobrīd, kad ir 2 spēles pret nomināli krietni vājākām komandām, pret tādu komandu, kas varbūt tika uzskatīta par tādu kā pastarītu grupā, un pret komandu, no kuras šķiet varēja gaidīt vairāk, bet dažādu iztrūkumu dēļ tur nav pagaidām salicies. Kā noskaņoties, kā varbūt turpināt to augšupējošo līkni, ņemot vērā, ka mēs tomēr esam šobrīd drusku citādākās lomās? Jā, noskaņoties nevajadzētu būt problēmai, es saku, jo mēs nav tā, ka mēs tagad būtu 3 spēles vinējuši, pārbraukuši visiem pāri un tagad apmēram, kā būs, tā būs. Ja? Mums ir vēl joprojām jācīnās par to, lai mēs tiktu nākamajā kārtā, un katra spēle ir svarīga. Tā kā es domāju, ka tev vispār nav nekāds, nevienam neiezaksies doma, ka kaut kādā brīdī kaut kas varētu palikt vieglāk.
Un pēdējās 2 spēles esam redzējuši, cik ļoti mums ir jāstrādā, lai mēs vai nu uzvarētu, vai vismaz būtu spēlē un mums būtu iespēja uzvarēt. Tā kā ar Portugāli domāju, būs līdzīgi, jo viņi arī spēlē super fiziski un tur būs jābūt gataviem tieši tādai pašai cīņai laukumā. Cik varbūt nepierast ir tev mainīt brāli? Jā, tā, ja godīgi bieži nav bijis. Mēs ceļš pēdējā visu dzīvi esam dažādās pozīcijās spēlējuši, ja, tā kā tagad tas ir nedaudz kaut kā izplūdušas tās pozīcijas, ņemot vērā arī mūsu rotācijas, bet šobrīd es saku tiešām, ceļš šī modelī, redzēt, man nav problēma iziet uz 3-4 minūtēm, vajag uztaisīt piezīmes, kur agresīvāk nospēlēt, zinot, ka man noteikti nebūs jāspēlē 30 minūtes, tāpēc nav jāstraucās ar piezīmu problēmām, un es tā kā to varu citādāk izmantot, teiksim, jā. Tev ir pieredze arī iepriekšējā turnīrā, kas šeit notika Eiropas čempionāts 2015. gadā. Tagad atkal, šoreiz arī fināla fāze šeit. Kopumā savu skatītāju atbalsts pret spiedienu, ko viņi uzliek, kā tu raksturot, cik liels pluss ir spēlēt mājās? Es noteikti plusu spēlēt mājās, jo es saku, es jau esmu atbildējis, un es teicu, es neticu spiedienam, kā mēs jau esam runājuši par to, ka tā ir privilēģija būt tādā situācijā. Es nezinu, 11, ja skaitam jauniešu izlasi, 20 gadus spēlējis izlasē, man šobrīd būt šādā situācijā, tas nevar nekādā brīdī būt spiediens. Tas ir kaut kas ir tiešām, es esmu priecīgs un laimīgs, man ir tāda iespēja šeit būt, spēlēt savu skatītāju priekšā un to izbaudīt. Jā, bet tomēr pirmā spēle, tas nebija spiediens, paši bijāt sasaistīti? Es negribu to nosaukt tiešām par spiedienu. Kaut kādā ziņā varbūt mums likās, ka es jau pēc tās spēles teicu, ka vienmēr tās spēles arēnā ir bijušas tādas, kur savā ziņā viņas aiziet no rokas gan kvalifikācijās, gan arī tajās pārbaudas spēlēs. Un kaut kā drusciņi gaidījām, ka tas tik viegli aizies arī tagad, bet tur mums nolika pie vietas un parādīja, ka mēs tā nevaram. Super, paldies! Labs turpinājums!